Tā, jums, mīļie mūsu skatītāji, ir liels darbiņš nobalsot pār to, lai tiktu atcelts iedzīvotāju ienākumu nodoklis jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, par to, lai Latvijā būtu bez vēja parkiem. Jā, pilnīgi noteikti. Rēnim tas ir arī īpaši svarīgi kā tukumniekam. Jā, jo šie milzīgie monstri, kurus es redzēju, kurus labi, pie manas mājas tur tūmā it kā viņas nebūvēts, bet es vienalga nevaru būt, vienaldzīgs par šo jautājumu, jo tas tāpat skars manu zemi, un esam brīdis daudz arī ārzemēs redzējuši šos monstrus un dzirdējis arī par to šobrīd, ko pašlaik runā tāpat Dānija, tāpat Zviedrija par šiem te lieliem, milzīgiem ģeneratoriem, izrādās, ka viņi kaitīgi, tomēr izrādās tā. Tā kā, vai ne? Baidās jau vēl par to runāt plašāk. Baidās runāt plašāk, bet es domāju, arī šī jomā, vismaz man šķiet, ka arī šajā jomā šie projekti sabremzēsies. Viņi sabremzēsies. Šobrīd viņi tiek dzīti, stumti, grūsti pa maksimumu, lai iespējami ātrāk varētu nopelnīt tie, kas tajā projektā ir iekšā iesaistīti. Bet es domāju, ka šie projekti apstāsies. Cik tagad tur ir pašlaik? Jaunākie dati jau ir 5790. Tātad uz šo brīdi tuvojamies 6000 malači. Malači, paldies visiem, jā. Un vēl es arī gribu atgādināt, ka tie, kuri nevar parakstīties elektroniski Latvija LV, vai varbūt viņi neusticās elektroniskajiem parakstam, jūs varat to izdarīt arī klātienē fiziski parakstoties. Ja jūs esat gatavi arī vākt šos parakstus, sazinieties ar mums. Mums ir šīs speciālās parakstu veidlapas, jo, cilvēkam piedāvājot parakstīties, viņam ir jāizlasa šī iniciatīva, jāpiekrīt tam, ka viņš savu parakstu atstāja, un pēc tam šie paraksti kopā tiks nogādāti uz Saimu līdz ar elektroniskiem parakstiem. Šāda iespēja mums ir. Līdz ar to, tur, kur notiek visas tās sabiedriskās apspriešanas par vēja parkiem, vislabāk ir tiešām ar izdrukātu šādu veidlapu apstaigāt visus aktīvistus un visus, kuri ir ieradušies uz šo te apspriešanu un savākt arī uz vietas parakstus. Parakstīties, atgādināšu, var no 16 gadu vecuma, kas ir būtiski arī jauniešu iniciatīvai.